ļoti viegla metode, kā tu vari saņemt atbildes no savas zemapziņas pa taisno, un zemapziņā tev atbildēs ar jā un nē. Tātad ar kreiso roku uztaisim šāda veida apli, un ar šo mēs, tā teiksim, ņemsim un pārbaudīsim. Tātad, ja viegli iet ārpusē, tātad tas nozīmē nē, bet ja, piemēram, uzdodam kādu jautājumu zemapziņā un neiet ārā, tas nozīmē, ka jā. Tātad, sākam pārbaudīt sevi. Tātad, mans vārds ir Līga Dunovska. Jā. Tātad, nākamo jautājumu uzdodam zemapziņai, piemēram, mēs dzīvojam dzīvoklī. Ja, redzat, uzreiz es pilnībā neturās viņš automātiski. Labi, tātad mēs dzīvojam privātmājā. Ja? Uzreiz tātad apstiprinājums, jā. Vēl tur daudz un dažādas lietas jūs varat uzdot savai zemapziņai un pa taisno saņemt no zemapziņas savas atbildes jā un nē. Tādā veidā tā ir viegla tāda instrukcija miedarboties pašai sev ar savu zemapziņu, noteikti dalieties, izmēģiniet un pielietojiet savā dzīvē.